Es piederu pie tās paaudzes vai pie tiem gadījumiem no tās paaudzes, kuri nav savus vecvecākus redzējuši. Mans vecais tēvs no mātes puses gāja bojā Pirmā pasaules kara dēļ. Viņš tika iesaukts armijā, bija baltu poļu gūstā un atnāca mājās, badu izcietis no koncentrācijas nometnes. Un viņam pietika spēka 4 atrāpot līdz mājām no tuvājās dzelzceļa stacijas, jo viņš zināja, ka viņa sieva gaida bērniņu, manu mammu. Viņš apgulās gultā un nomira. Un manu vecmāti no mātes puses es arī neesmu nekad redzējis. Viņu 49. gadā izsūtīja uz Sibīriju, uz Amūras apgabalu. Un savas mammas vecākus es nekad neesmu redzējis, tikai fotografijās. Savukārt viņi bija zemnieki Dzelzavas pagastā. Un savukārt vecākus no tēva puses, vectēvu, es arī nekad neesmu redzējis. Viņi bija rīdzinieki. Man vecais tēvs bija dzelzceļnieks, viņš bija Bulduru dzelzceļa stacijas priekšnieks. Un vecā māte bija vienkārša Latgales sieviete. Un saka man, ka es esot viņu vienreiz redzējis bērnībā, bet man nav atmiņu. Tātad mani vecvecāki nekādu iespaidu uz manu audzināšanu netika atstājuši, vienīgi stāsti par viņiem. Manā audzināšanā abi vecāki ņēma dalību. Mana mamma bija skolotāja, tas atstāja lielu iespaidu. Viņa abonēja žurnālu Skola un ģimene. Un tad, kad man bērnībā tēvs gribēja pērt, es teicu, ka tas nav pedagoģiski pareizi. Es ļoti agri iemācījos lasīt. Es pierakstījos Vecbebru bibliotekā nepilnu 4 gadu vecumā par lasītāju. Un, viņi negribēja man grāmatas izsniegt līdz brīdim, kamēr es nodemonstrēju, ka es protu lasīt. Un mani audzināja mani brāļi. Viņi vienmēr mani gribēja. Man likās toreiz, ka viņi gribēja mani apbiežot. Man nekas cits neatlika, kā mācīties no viņiem. Viņi jau gāja skolā un sēdēdams tur uz podziņa, es rēķināju tos matemātikas uzdevumus līdzi. Man bija lielāka kaifa pateikt atbildi ātrāk pareizi kā viņi. Redzi, vispār teicamniekiem tā dzīve nav pārāk salda. Jā, bet jāsaka, ka es gāju ļoti labās skolās, kur par to īpaši daudz nekaustīja. Vecbebros bija ļoti laba skola, viņa vēl aizvien ir laba skola. Un Kokneses vidusskola bija izcila skola. Un Rīgas pirmā vidusskola bija vēl izcilāka, un vēl aizvien ir izcila skola. Un izcila skola ir tā skola, kur pie labā stila skolā pieder mācīties, nevis nemācīties, kur pie labā stila pieder zināt, nevis nezināt. Un man ir ļoti paveicies vienmēr ar skolām.